Tā, puiši meitenes, labu vakaru visiem, apmācies līst, laikam tas slavenais lietus, ko solīja ap Jelgavu. Klausaties, tātad reku šodienas darbs, jā, reku ir zālājs, sasēts, bet reku šodien tūjiņi strādu. Vakar kā rautā pa eiro bija akcijas cena. Redziet, man ir bērzi sastādīti, jā, bet man likās, ka kaut kas pietrūkst. Un šodien sastādīju tūjas, paskaitīsim, cik pa 1 eiro. Es sākumā viņas pirku pa 3,99 vai pat pa 4,99. Tad es viņas dabūju pa 2,99. Un vakar kā rautā, nu, redziet, nav izpirkts viss, un tad šie bija pa eiriku. Tā kā, lūk, 1, 2, 3, es nezinu, nu labi, neskaitīšu. Bet skatieties, cik interesanti uzreiz tā kā tāda veidojās kā tāda robežiņa. Nu, man patīk, redzi, smuki. Apkārtne, rekā, te ir viss čik tur nopļautais kaimiņa siena lauks, rekā, te visi akmeņi zālāji, viss čik, rekā, akal iebraukšamā daļa, akal akmeņi, karjera mani akmeņi. Akmeņi jaunedēļ vēl būs daudz, kā atvērsies vaļā karjeras no otrdienas. Jaunedēļ vedīšu vēl vairākas kravas ar piekabi un kraušu un gāzīšu ārām, un tā šausmīgi patīk akmeņi, kad es izdomāju, ka akmeņiem šitajā īpašumā jābūt vairāk nekā pārējam. To ideja ir tāda, ka es gribu milzīgā, tā kā, nu, akmens grēdā, tur kaut kāda mājiņa vispār, tur knapi var izlausties cauri un beigās džeki iet cauri akmeņu laustuvēm. Mājiņa, stila mājiņa, ko tā te dara? Lai būtu viss akmeņos, es gribu. Tā kā kubikmetriem, vagoniem un vilcieniem un kuģiem vedīsim šurp. Nu, re, šitā maliņa rekā smuki izskatās. Bērzi paliek, un te kaimiņa, nu, kupica, robeža, reku te ir valnis, tāds, kur kaimiņa, šitas zemā daļa, visa, kas te pludoja kaimiņa. Nu, lūk, un sastādīju šodien šitās tūjiņas pa eiriku. Te viena priedīte ir smuki ieaugusi, un tā, un, nu, lūk, virzamies, klausties, ka mesīči pilnīgi cits. Eku papārdes no meža na haļavu, lai nav jāmaksā nauda izraku mežā. Klausies. Tātad, re, tu man maksāsi 250 eiro pa diennakti, tātad mana cena būs tāda. Es esmu nolicis cenu 250 eiro. Lūk, tā kā skatieties, kas ir. Reku ir siens. Kaimiņš ļāva nopļaut. Ok, es samaksāju naudu traktoristam. Nu, man vienkārši gribējās, lai būtu nopļauts, lai manu īpašumu, reku var redzēt no Jelgavas puses braucot, lai nav priekšā tas siens, ja? Reku smuki visu, vai ne? Nu, lūk. Samaksāju naudu, nopļāva kaimiņš. Tā kā tam, kam pieder, es prasu, es saku, klausies, tev to sienu vajag? Viņš saka, nē, nevajag. Es uzreiz kaimiņos ir sieviete, kam ir zirdziņi. Es uzreiz zvanu, saku, kaimiņien, rekur nopļauts sienas, tik cik vajag, nu, apgrozīt un sagrozīt, un ko tur izdarīt, un ved mājā, ved šķūnī, un tev būs zirdziņiem sienas, veselas 0,6, es nezinu, cik tas siena ruļi sanāk. Šī, nu, nepaņēma. Dievs ir labs, un kā Bībele saka, mani mīl, un pa mani rūpējās, un man dod domas, un man dod idejas, un Dievs iedeva ģeniālāko domu un ideju, ko es tagad sākšu īstenot. Es jums to visu neteikšu, bet es varu pateikt, ka tajā būs iesaistīts siens, un ļoti labi, ka kaimiņiem nepaņēma, reku es ar dakšu, ja, sāku, nu, parasti to dara pa naudu, atkal atbrauc tas apgrozītājs, atkal traktorists pateiks, atkal 20 man dod pa tās pļavas grozīšanu, un tā grozīšana jādara ir, nezinu, 2 reizi, vai cik, jā, reku es daru neģera darbu, reku te gar malu, ieskatās, es tikko ar dakšām gāju veselu šiten tādu baigo gabalu, nu nezinu, cik minūtes patērēju, un spēku un visu, un ar rokām manuāli, bet darīju kā senos laikos, un pats grozīju, it kā, nu, pa brīvu, bez naudas, tik cik mans spēks un laiks. Un tad būs iesaistīts manā jaunā projektā, kā jūs redziet video, es teicu, ka es esmu nopircis te 3 pļavas, un otrai pļavai dabūju būvatļauju, un tur jau sākām rakt, jau stumt un darīt aizvakar, kad tie video bija, ja? Un tātad tajā otrajā pļavā, jo, reku, te pirmajā ir stila māja, te vairs īsti laikam neko, bet otrajā pļavā Zēnu meitenes būs baigi interesantais projekts, kur jūs varēsiet atbraukt, palikt pa nakti, nu tā kā diennakts vai tā, kā tur, ja, bet maksās 250 eiro. Un tā, atvainojos, nošķaudījos. Lūk, 250 eiro būs baigi dārgi, varbūt jums, bet tajā būs iesaistīts šis siens, tāpēc es viņu baigi gribu savākt. Rīt parīt, aizparīt šinīs dienās, kad tā kā, nu, nelīs.
ceru, vai arī salīsta tālāk sola baigos plusus tur 25-30 jaunedēļ. Gribu izžāvēt, savākt. Pēc tam jums vēlāk kādā brīdī rādīšu un stāstīšu, bet tagad varu pateikt. Būs iespēja, es izīrēšu kaut ko savā zemē, kaut ko interesantu. Būs iesaistīts sienas un daudzas citas lietas, bet tāda diennakts palikšana, vai tur, nezinu, piekdienu vai sestdienu, kaut ko sadomāsim. Bet tā būs nežēlīga, jo tas baigi dārgi, bet interesanti, un neesmu redzējis, ka Latvijā kāds to darītu, un man ir jauna ideja. Un tātad mana jaunā ideja priekš jums diennaktī maksās 250 € un varēsiet atbraukt, un tad es jūs te lutināšu.